Čau! Čau! Sakarā ar to, ka mums ir 6 gadu jubileja kanālam, mēs saviem YouTube čomiem palūdzām iesūtīt savus videoklipus, kur viņi pastāsta, ko domā par kanālu, ko domā par to, ko mēs esam sasnieguši un tam līdzīgi. Par labo, par slikto, lai parunā un tā tālāk. Tā kā šeit būs mūsu YouTube čomi, viņi iesūtīja savus vidikus. Cerams, jūs izbaudīsiet, cerams, jums patiks. Citi jau redzēja šo tiešraidē, citi neredzēja, tāpēc, ja jūs neredzējāt, šis ir priekš jums, nospiediet to laiku pogu, atbalstiet, un vēlreiz paldies visiem, kuri piedalījās. Amau! Jau, mani mazie drā! Nu kas tas ir, traucē visu laiku? Jā? Nu pagaidi, es ātri uzfilmēšu videoklipu. Davai vēlāk, davai. Jau, mani mazie drā! Nu kas tas ir? Visu laiku zvana. Jā. Nu pagaidiet, es ātri uzfilmēšu videoklipu. Davai vēlāk bišķiņ. Davai. Un ja nopietni, esiet sveicināti, dāmas un kungi, zēni un meitenes. Jūs esat atpakaļ kopā ar Uldonu, un šodien ir īpaša diena. Es vēlētos sveikt savējos YouTube brāļus Funface TV 6 gadu jubilejā. Mīļie, apsveicu jūs ar 6 gadiem jau pavadītiem YouTube'ā. No maniem vissirsnīgākie sveicieni, novēlu jums visu to labāko, jo nebūtu jūs man sākumā palīdzējuši, nebūtu es tik ātri audzis un viss pārējais, mīļie, tāpēc liels jums paldies par to. Un ko es jums varētu novēlēt? Novēlēt nākotnē, tas ir līdz gada beigām neapšaubām 100 000 abonenti. Ja ne 100, tad vismaz 70–80 000 līdz gada beigām, tas būtu vienkārši wow. Un tāpēc, jā, no maniem vissirsnīgākie sveicieni. Protams, arī sveicieni šobrīd visiem Funface TV skatītājiem. Labvakar! Un tiksimies ar maniem, kādā no maniem videoklipiem, un turpinam baudīt streamu, mīļie, aiziet! Sveiki! Tātad sveicināt cilvēku Funface TV streamā. Sveiki, streamā, jā. Jā, kas mums bija jāsaka? Es nezinu, karoči viņi lohi. Nē. Tātad Funface TV. Mums ir jubilejā. Pirmkārt apsveicam jūs 6 gadu jubilejā kanālā. Tas ir kā 6 gadu bērns. Tas ir vairāk, tas ir kā suņu gados, tas būtu vairāk. Tīri sāk. Tas ir reāli vecs kanāls. Nu, vecs, ne vecs, bet, ko es gribēju teikt, iesakam tik līdz 10 gadiem. Obligāti. Novēlam jums turpināt. Līdz miršanai. Tā arī viņi saka. Tā arī viņi darīs. Kas tajā izjumā ir rakstīts, kas mums liekas labs viņa kanālā? Jā. Pirmkārt mums liekas labs tas, ka mēs vispār motivējāmies no tā kanāla. Tādēļ vienmēr sakām šo visu YouTube. Šis viss ir dēļ viņiem. Tad, kad Funface'am bija 5000 abonementu, mēs domājām, kaut mēs kādreiz varētu dabūt kaut 1000 abonementus. Kaut tādu slavu, kādu viņiem toreiz bija, kad mums likās, ka 5000 tas ir nereāli daudz. Ko tu vēl gribi pateikt? Ko es vēl gribu pateikt par labām lietām? Tas, ka viņiem ir katru fucking dienu video. Tagad vairs nav. Nē, bet tik no tā padzēs, kā viņi visu to dara. Jā. Novēlam turpināt šo izaugsmu un turpināt attīstīt savu tehniku. Bez apstājas. Lai jums visu laiku iet un izdodas, lai nekas. Lai jums nav nekāds šķēršļi, lai dators neplīst, lai kamera labi kalpo. Jā. Ko vēl? Lai webkamera negļuko, lai stream nelago. Jā. Sliktais, jā. Sliktais? Kas ir slikts? Sliktais tas, ka zināja, ka viņam pa caņšikiem baigi maz video atgriež kopā. Jā. Zini, kas ir slikts? Vienu reizi, kad es streamā paprasīju, vai nevar iedot moderātoru man personīgiem kautam, viņš pateica figu. Unsubscribe. Jā. Bet tādas sliktās lietas, es pat nezinu. Sliktās lietas. Kas varētu sliktais lietas būt? Nav nejauks sliktas lietas. Laikam jau, ka sliktās lietas... Dauņi viņi ir, tāpat kā mēs un vispārēji. Bet, laikam tas arī bija viss. Nekas vairāk slikts prātā nenāk. Tā kā milzīgs. Abonēt arī mūsu kanālu. Jā. Milzīgs paldies par darbu, ko viņi iegulda un par to, ka mēs varam skatīties. Par to, ka mēs varam skatīties un priecāties. Skatieties Funface TV un abonējiet. Lai viņiem iet uz priekšu un vienmēr
bez apstājas tas viss notiek. Paldies par uzmanību. Jā. Labdien, tauta! Labdien, Funface TV skatītāji, kas skatās šo video. Pirmkārtām apsveicu Funface TV puišus ar 6 gadu jubileju. 6 gadu, kā saka, Funface TV pastāvēšanas jubileju. Jā, pirmkārtām es sāku skatīties Funface TV, kad tas bija? Bija viņiem kaut kāds freestyle vidiks, es atceros kaut kā. Es neatceros nosaukumu, bet bija tāds video. Gan jau paši puiši zinās, par ko es runāju. Un pēc tā laika es sāku skatīties mazliet aktīvāk. Es varbūt nestījos visu video, nebija tas kvēlākais Funface TV fans, bet es ik pa laikam pastījos. Un ar laiku es arvien biežāk sāku skatīties. Un man aizrāva viņu kontents, viņu video. Man viņi respektīvi uzlaboja dienu. Piemēram, kad es no darba atnācu vai kaut kas slikts bija, es nosījos viņu video, un viņi man lika pasmēties un kaut uz dažām minūtēm aizmirst par apkārtējām problēmām, kas man ir, un jā, tādēļ paldies jums puiši par to. Ko es varu novēlēt Funface TV puišiem augt vēl nākamajā līmenī, jo viņi jau ir, būsim atklāti visi Latvijas youtuberi, kas šos skatās, viņi ir līmeni augstāk, 2 stāvus augstāk par mums. Varbūt par kādu youtuberi pat vairāk stāvus augstāk, bet tas nebija domāts tā, kaut kas personisks vai slikts, bet jā, tā kā tā. Funface TV, jā, veči, turpiniet darīt to, ko jūs darat, turpiniet filmēt retardismu, turpiniet filmēt gameplay vidus, turpiniet taisīt episkus labus streamus, vienkārši turpiniet attīstīties un pacelt to visu vēl nākošā līmenī. Es ticu, ka jums ir iekšās. Un vienīgais, ko es varu pateikties, un to, ko arī daudz Latvijas youtuberi atzīst, ne visi, tas nav uz visiem attiecams, bet lielākā daļa, paldies, kad jūs manu kanālu parādījāt savai publikai, un man ir kaut kāda tagad savu fanu bāzi, un kas skatās manas video, un tas ir tikai pateicoties jums. Jūsu atbalstam, kad jūs manī redzējāt kaut ko varbūt labu, es ceru vismaz labu. Un jā, tagad tas, protams, tas verks mūžīgi un tā ir. Bet, ko gan nedarīs dēļ tā, lai tev ir bišķi vairāk subscriberi un par 1000 bišķi vairāk. Jo, kad es sāku, man bija 2000, kad es ievācu šajā dzīvoklī un vienu stream laikā, tas skaitlis uzauga ļoti, ļoti drastiski uz augšu, un tas ir pateicoties viņiem. Un, protams, arī skatītājiem, kas skatās un kas klausīja viņus un nospēja to abonēt pogu, tā kā paldies jums. Un jā, pa lielam viņi ir tie čaļi, kas šito Latvijas YouTube šteli pacēla mazliet savādākā līmenī, padarīja to mazliet profesionālāku, mazliet, piedomātāku, kad nebija tikai nezinu, šitie beauty, svapi un vispārējie, ko taisa Latvijas youtubers, kas bija, kā saka, priekšstats citiem, kas varbūt neskatījās YouTube, viņi domāja, ka Latvijas YouTubes ir mazas meitenes, kas taisa beauty vidikus. Viņi parādīja, ka tā nav, viņi taisīja reāli smieklīgus, interesantus, pat varbūt ģeniālus kādam video, liksies, kas nebija Latvijas YouTubā, un viņi, kā saka, ir revolucionāri youtuberi Latvijā. Jā, tas laikam arī ir viss. Es negribu baigi garīgi tur, kā saka, runāt par to, jo izskatās, ka es tagad lienu dibenā. Tā ir, es lienu dibenā un abonējiet arī LV Ierāns, ja jūs gribat. Es atļaušos ieplagot šito strībā, jūs visticamāk, vai kur šis video būs. Jā, tā kā paldies jums! Vēlreiz puiši, paldies skatītājiem, kad jūs skaties, turpiniet atbalstīt arī pašus Funface TV. Un jā, pats galvenais, kā saka, pīpējiet dzīvi un viss izdosies, cilvēki. Tā kā tā. Labi, vēlreiz apsveicu veču un lai viss izdodās. Sveiki! Mani sauc Artūrs Style. Manam kanālam ir 4000 sekotāju. Bet Latvijas vislielākam kanālam Funface TV
ir pāri 50,000. Salīdzinot latviešu iedzīvotāju skaitu, tas ir milzīgs skaidrs. Un Funface TV drīz būs 6 gadu jubileja. Viņiem drīz paliks 6 gadi. Pirms 6 gadiem viņi uzsāka YouTube kanālu. Viņi paši nedomāja, ka viņi aizies uz tādu līmeni. Un es vienkārši apbrīnoju viņus. Es nekad nebiju iedomājies, ka viņi abi to izdarīs, iekļūs Latvijas vislielāko youtuberi. Es viņus sāku skatīties, kad viņiem bija 5000 sekotāji. Un pirmo videoklipu, ko es viņiem redzēju, tas bija reaction. Un patiešām uz to reaktu videoklipu es redzu. Un patiešām man bija tāds svaids ejā, ka kāds no latviešu YouTube mani var sasvīdināt. Un es uzreiz spiedu abonēt. Un tāpēc iesaku jums visiem abonēt Funface TV, jo Funface TV ir Latvijas nākotne. Viņi pa kādu procentu Latviju var padarīt pazīstamāku citās valstīs. Viņiem ir viss, viņa videoklipu ir rēcīgi, bet daži ir nopietni. Tāpēc šī dāvana ir priekš jums. Ārā ir, protams, augsts, un dēļ jums Funface TV Kaspar, Norbert. Es džumīšu iekšā dīķi tikai dēļ jums 6 gadu jubilejā. Funface TV 6 gadu jubilejā! Allahu Akbar! Apsveici! Jūs izdarījāt, jūs esat vislabākie! Un tāpēc es jums visiem latviešu cilvēkiem saku, abonējiet Funface TV un peace out mā pret. Un neaizmirstiet man abonēt. Čau, šeit Gārds no Uzkapājām. Man Funface TV palūdza, lai es uzfilmēju, vai es varu uzfilmēt video, kur es izsaku savas domas par kanālu, kas patīk, kas nepatīk. Un tad, tā, sākšu ar to, kā es kanālu atradu, kāpēc es sāku skatīties un tā tālāk. Atradu pavisam nejauši, vienkārši sēžot YouTube un uzdūros uz vienu latviešu kanālu, kas saucās Funface TV. Un piedūra, kaut kā piedūra. Viens no iemesliem, kāpēc piedūra, tāpēc, kad viņi ir kurzemnieki. Viņiem bija šis kurzemnieka akcents, jo es pats arī tāds esmu. Un kaut kas tajā varbūt tās piedūra, neesmu pārliecināts. Un patīk, skatījos, bija smieklīgi, bija arī nopietni. Un tas jau bija kaut kāds 2 gadus atpakaļ, un tagad, kad pa šiem 2 gadiem ir mainījies, daudz cilvēki paši ir pārvērtušies, kanāls ir savādāks. Bet tas viss ir tikai labā nozīmē, jo salīdzinot, kādi šie cilvēki no Funface TV, Norberts un Kaspars, kādi viņi bija senāk un kādi ir tagad, viņi kaut kā, es nezinu, man ir sajūta, ka viņi ir ļoti, ļoti draudzīgāki palikuši. Es nezinu, kāpēc, bet ir tāda sajūta. Un tas reāli ir redzams tiešraidēs, kur, teiksim, cilvēki sarunājās ar Norbertu un Kasparu, kad, draudzīga atmosfēra. Senāk man tāda sajūta nebija, bet tagad reāli ir. Un kas attiecās uz kanāla saturu, kvalitāte aug, nenormāli aug, to var redzēt. Ne tikai, teiksim, pieredze, bet, pati aparatūra un kvalitāte aug, un tas ir baigi forši, acīm patīkami, loģiski. Viss jau, kas notiek uz labu. Un godīgi sakot, bez kanāla Funface TV iespējams es nefilmētu šo video tagad, un vispār varbūt tās nefilmētu, jo viņi bija cilvēki, kas reāli palīdzēja kārtīgi ieskrieties un uzaugt diezgan ātri. Cik uzaugt, cik tālu tagad es šai brīdī esmu, tik esmu, bet man liekas, ka ir baigi forši. Bet tas paldies ir jāsaka Funface TV par šito sliktus, ko sliktu nevar pateikt, man nav nekā sliktu, ko pateikt par kanālu. Nezinu, nav nekā sliktu, ko pateikt, reāli nav. Ja man kaut kāda spēle vai kaut kāds gameplays, ko viņi taisa, ja man kaut kas nepiedura, tas nenozīmē, ka tas ir kaut kas slikts, vienkārši mani nesaista un viss. Citiem patiks, nepatiks, man patiks citiem, ko es slikti varu pateikt. Neko. Ir kaut kas priekš manis, ir kaut kas priekš citiem un ir priekš visiem kopā. Tādas manas domas un paldies, ka noklausījies. Un, protams, daudz laimes Funface TV 6 gadu dzimšanas dienā. Milzīgs cipars. Bet jūs vecāki nepaliekat, jums
pieredze auga. Vēl veiksmi, vēl daudz veiksmes. Un kas zina, kāds kanāls būs, kad sasniegs jau 10 gadus. Tā kā turam īkšķus un vēl veiksmi. Nu ko, čau visiem, Most TV arī ir šeit, Most TV ir klāt. Tātad cilvēki lūdzu baigi nekritizējiet mani par to, kad es tulīt lasīšu tekstu no lapas, jo es bišķi pierakstīju. Es negribēju baigi daudz laika pavadīt pie šī videoklipa, jo man tiešām nav laika un es knapi atradu 11 minūtes laika. Tāpēc, jā, es lasīšu savu kopsavilkumu, savas domas no lapiņas. Nu ko, tātad es vēlējos no sirds apsveikt jūs, Kasparu un Norbertu, ar šiem svētkiem. Es pateiktu, ka šie ir visu mūsu latviešu runājošu YouTuberu un Funface TV skatītāju svētki. Funface TV ir tas kanāls, kurš pierādīja mums visiem, ka ja labi grib, var sasniegt tiešām lielas lietas. Un daudziem no mums derētu pamācīties, ka sasniegt savus mērķus var tikai ar darbu, nevis ar pliku runāšanu. No plika gaisa jums nekas nenokritīs. Un lūk, reāli Kaspars un Norberts pierādīja mums visiem, ka var, ja grib var, un viņi strādāja pie savu kanālu apaļus 6 gadus un sasniedz jau gandrīz 55,000 abonētāji, kas ir vairāk kā apsveicami priekš latviešu YouTube. Kaspar un Norbertu, vēlreiz vēlos jūs sveikt ar šiem svētkiem. Man patiesībā ir milzīgs prieks, ka jūs esat tik atsaucīgi un pretīm nākoši pret jaunajiem YouTuberiem. Nevis palikāt iedomīgi, kļūstot slaveniem un atpazīstamiem Latvijā. Novēlu jums nekad nezaudēt šo īpašību un turpināt visu tādā pašā virzienā. Cerams, ka ar laiku sagaidīšu no jums kaut kādu arī nedaudz savādāku un svaigāku kontentu. Piemēram, kā roadtripus, mašīnu test driveus, latviešu gaming setup vārus, cīņas. Kaut kādus bišķiņ daudzveidīgākus vlogus un tādā garā. Bet, nu labi, tas lai paliek reāli jūsu ziņā. Ņemsiet vērā manu ieteikumu vai ne? Es nezinu. Nu, ko lai saka? Liels gods būt šī videoklipā. Turpināt atbalstīt Funface TV kanālu. Spiežat laiku un abonējiet. Es ļoti ceru, ka kādreiz tikšu aicināts piedalīties kādā jūsu vidžikā vai pasākumā. Tiešām būs milzīgs gods un prieks, jo jūs tiešām esat the best un man prieks vispār, ka mēs tā sadraudzējāmies un jā, tas laikam kaut kā tā īsumā, es nezinu, cik daudz es te paspēju ierunāt, bet, jā, paldies, ka uzklausījāt, vēlreiz sveicieni, spiežat laiku, abonēt arī, palīdzam Funface TV izaugt līdz 100,000, tas būtu wow! Man šķiet, ka jūs tad rādītu noteikti pa bestabu vai arī ziņās par jums runāt. Labi, pārāk daudz runāju. Pakā. Tā, The YouTubes. Kas notiek? Farming setīs, Janfelds, Ultis, Bembis. Nē. Savādāk darīsim. Smieklīgās sejas. The Funface. Tā, kas viņiem te ir? Episkais PlayStation giveaways. Ok. Basically, sveicināt visi. Ja kāds nezin, tad iepazīsimies. Vipers, a.k.a. Alvis. Esmu nonācis šajā video diezgan interesantā stāvoklī, proti ar mani sazinājās Funface un lūdza izteikt viedokli par viņiem. Tāpēc tas ir tas laikam, ko es mēģināšu šajā video ietvaros arī izdarīt. Bet. Pirms mēs sākam, ja kāds man nezina, ja kāds grib man iepazīt, tad droši iečkojiet. Bet labi, nereklamēšos. Par Funface.
Par fanface ir tā, kad puiši, 2 puiši, starp citu, čau Kaspar, čau Norbert, 2 puiši, visi jau zina, 11. gadā izveidoja kanālu, un šogad viņiem aprit 6 gadi. Es vēl nevaru mēroties ar viņiem spēkiem, man ir tikai gadiņš YouTube'ā, es esmu maziņš iesācējs, bet labi, ne par to ir stāsts. Stāsts ir par 2 puišiem, kuri palūdz izteikt viedokli par viņu kanālu, pozitīvu, negatīvu, vienalga. Nu, lūk. Zini, kā ir tā, kad ir baigākais, nu, vismaz man, respekts pret viņiem. Respekts tikai tāpēc, ka kaut kādā apbrīnojamā veidā viņi tika ļoti ātri uz augšu. Un par to man ir liels prieks, jo nebija jau tik ļoti sen. Man liekas, ka tad, kad es apmēram sāku YouTube, tas bija pagājušā gada aprīlī, baidos samalot bija 30 vai 35K. Sorry, Džeki, ja es samaloju. Un tagad jau ir gandrīz 20K vairāk. Ja mēs paskatāmies interesants fakts, es vienmēr pievēršu uzmanību faktiem, netik ļoti sen, kur palika. Es biju atradis Road to 50K. 1 mēnesi atpakaļ viņiem bija streams, kur viņi gāja uz 50,000 sabiem. Šodien jau tas ir 53,5 tūkstoši. Tā kā, nu, ir uzreiz redzams, ka čaļiem tas ir nopietni. Un arī šeit ir rakstīts, kas man patīk, the bestest channel Latvijā. Principā tam nevar nepiekrist. Jo es nezinu, kāpēc. Varbūt kādam liksies, ka es kaut ko mēģinu izdomāt uz sitienu vai kā, bet es viņus priekš sevi salīdzinu ar latviešu PewDiePie. Tāpēc, kad, zin kā, nu, PewDiePie'im ir tās ģeniālās idejas vienmēr visu kaut ko uztaisīt, vienmēr visu kaut ko samanedžēt un uztaisīt reāli piedurīgu klipu. Man liekas, ka fanface'am ir tieši tāpat, vai vismaz noteikti ļoti, ļoti tuvu tam. Tāpēc es viņu saucu par latviešu PewDiePie'im pats priekš sevis. Ja kādam patīk šis apzīmējums, droši lietojiet. Ja nepatīk, miskūzīt, tās ir manas domas. Nu, lūk, bet. Nu, zin kā, es viņiem mītapā personīgi arī pateicu, kad man liekas, ka nepaies ne tik ilgs laiks, kad viņi sasniegs tos 100K un dabūs to pirmo sudraba pogu, kas pienākās no YouTube's. Ja nemaldos, viņu plāns bija par 4 gadiem. Nu, es domāju, ka pie šādiem apgriezieniem, es atvainojos, tie varētu būt gadi 2 maksimums. Tāpēc. Basically, es neko par jums čaļi nevaru pateikt. Nu, labi, es jūs pazīstu gadu, es jūs skatos gadu, es esmu jums ticies, laikam, 3 reizes dzīvē, par ko man ir tiešām liels prieks un gods. Bet viss, ko es varu pateikt, respekt vienkārši. Vienkārši respekt veči. Nu, tas, ko jūs darat, un tas, ko jūs darat, un tas, kā jūs darat, tas ir kaut kas savā ziņā ģeniāls. Un es domāju, ka daudziem ir ko pamācīties. Daudziem, tā skaitā arī man ir no jums ko pamācīties. Ir reiz, kad jūs varat būt nenormāli smieklīgi, ir reiz, kad jūs varat būt arī nenormāli stulbi, jo tas ir vajadzīgs videoklipu ietvaros, bet ir arī reiz, kad jūs esat ārprātīgi nopietni un varat nopietni parunāt par tēmu, un tas ir pierādījies nevienu reizi vien. Tā kā, es nezinu, ir vienkārši, just keep pushing, you know. Tāds jau ir tas mūsu sauklis. Vienkārši ir jāturpina darīt, ir jāturpina filmēt, ir jāturpina streamot, ir jāturpina komunicēt ar auditoriju, un tā tas viss arī ies uz priekšu, nu. Kurš ies uz augšu, kurš apstāsies, tas jau ir laika jautājums, bet es domāju, ka ja ņemsim vērā tos padomus viens no otra un tos ieteikumus bez uzbraucieniem, tad visam vajadzētu būt baigi ok. Nu, lūk, tā kā, jā, jānovēl jums attīstība, vēl ātrāk, vēl lielāk un vēl labāk nekā līdz šim. Protams, arī mazliet novēlējums sev veltīšu, nu, kā gan bez tā.
tas būtu nepieklājīgi. Nu, lūk, tāpēc, jā, es novēlu jums pēc iespējas ātrāk sasniegt šos 100K. Es domāju, ka tas būs kaut kas unikāls, tas būs kaut kas ievērības cienīgs, un neko nemainiet. Reāli, neko nemainiet, jo jūs esat tieši tik piedūrīgi un tieši tik labi, cik vajag. Nu, varbūt kādam viedoklis atšķirās, bet atkal katram ir savs. Tāpēc es ļoti ceru, ka es nepateicu kaut ko nepareizi. Nu, tas bija tāds mans doma apkopojums. Diezgan īss, diezgan varbūt nesakarīgs, bet nu, ko var pateikt par labākajiem? Nu, neko nevar pateikt. Tāpēc mums ir jāturās kopā, mums ir jāmācās vienam no otra, jāklausās viedokļos, jāklausās ieteikumos, jāmēģina iztikt bez visām YouTube drāmām. 'Cause we are born to be the best. We are born to be the fucking best. Nu, tik vienkārši tas ir. Tā kā labi, puikas. Es atvainojos, puikas, kungi, džentelmeņi. Ar to arī laikam veiksim, un es savu mini viedokli būšu izteicis. Jo jūs rakstījāt pateikt gan pozitīvo, gan negatīvo. Man nav nekā negatīva, ko par jums pateikt. Nu, kaut nosit man nav. Reāli nav. Tāpēc abonējiet Funface. Ja jums ir laiks, ja jums atrodās minūte sava dārgā laika, jo laiks ir nauda, noteikti varat iečukot arī Viper TV. Un tiekamies kaut kad. Tāpēc liels paldies Funface'am, kad viņi uzticēja man paust savu viedokli, ka viņi man piedāvāja paust savu viedokli. Really appreciate it. Un lai veicās jums, lai veicās mums, lai veicās arī skatītājiem. Pagaidām, Vipers out. See ya!